Opšiem tagad stāv mega, frekvenci redz, dziļumu redz. Man liekas, ar detalizāciju viss ir skaidrs. Es arī kaut kad vēlāk uztaisīšu kaut kādas skrīnus, un tad sanāks arī iemetīšu skrīnus. Principā, viss ir nenormāli vienkārši to regulēšanu. Uzspiežot meņu, paņem šito, un pēc tam pēc šitā visu var pieregulēt, ko gribās. Regulē gaišāku, tumšāku. Reāli vienkārši ņem un spaidi un skaties, kādu bildi tev tur galā labāk patīk. Tieši tāpat arī izvēlies krāsu schēmu un Nekur zāles sākās visas. Perfekti visu, kur viņš redz. 2 metru dziļums, 20 metrus katru pusi. Šitā mums nav tā labākā vieta, bet ir vienkārši vietas, kur, teiksim, akmeņaināks visāds. Bet principā visu redz. Čotka redz. Tieši tāpatām arī var izvēlēties to krāsu schēmu, kas tev patīk. Piemēram, šito. Šitā jau ir daudz sūdīgāk, man personīgi 4. labāk patīk. Atkarībā no tā, kā tev tā no krāsēmai reizēm ir tā, kad jāpieregulē tumšāks, gaišāks. Principā visu redz. Tā enjoy. 800, es domāju, tieši tas pats, kad tu vienkārši viņu uzslēdz. Tad tu var tikai principā 2, kas jāregulē. Man liekas, pat, teiksim, radīt seklumos, tad šitā 4. ir vislabākā. Kur par zivs ir tāda neliela. Vai tā, ka tu uzliec tos stājienus hands, viņš jau principā te var uz ekrāna stāvēt, tev netraucē, un tad attiecīgi, reāli taisi kādu bildi, tu gribi uzliec uz maks, viss tāds bišķi izgaismotāks un kontrastu, teiksim, pieregulē, tev viss tāds asāks spīd, man liekas, viss sapīt, viss skaidrs. Viņš brauc, spaidi un skaties, kas patīk. Jo tā ir, kad līdz kaut kādiem, nezinu, tā kā visi saka, līdz 10 metri, es gan teiktu, kaut kāda 8-9 metri cieta grunts, tur mega laikam ir pats labākais. Bet megai, protams, vajag lēnāk braukt un opšiem vajag ideālos apstākļus. Citādi, ikdienā es vispār uzskatu, ka pietiktu kaut kāda 800 frekvenci, lielākiem dziļumiem un tā, arī kā tu pirmajā video redzēji, viss ir kaut kāda 400. Ar 400 jau var braukt ātrāk, metrāža stāniem droši vien būs lielāka. Un, tas, ka tev varbūt nav tik smalki, tik detalizēti. Tas smalkais, detalizētais vairāk ir toču tādam, lai tu uztaisītu to skrīnus un kādam parādīt tev pašam. Tāpat kā man pietiek, man vispār vajag pa lielam redzēt tikai reliefu un zivis. Un tādā ziņā tā 400 frekvence ir vislabāka. Settingos šito megu augšu apukšu var regulēt. Es vispār domāju, likšu 1050. Tad nezinu, vai es sitienes atradīšu. Kaut kur. Toči es no galas neatceros, bet... Frekvenci, nē, tas frekvenci vai būs, tas nebūs. Es zinu, kaut kur opšiem ir, kas tu regulē to.
reku chirp configuration. Tu ieej iekšā un reku ir, piemēram, side image, kur ir. Tu katrai frekvencē vari salikt tos savus kilohertz kādus. Tur ir, piemēram, megai, loģiski apakša, lai paliek augšu 1300 apakšu. Pieņemsim, uzliksim uz to 1050. Redzi, tur fonā uzreiz viss izmainījās. Labi, tieši 50. Ok. Redzi, viss tāds graudens uzreiz palika. Tas man personīgi pilnīgi pofīgi. Es noņemšu kaut kādus, uzlikšu te visu mazāk, man uzreiz bilde paliek skaidrāka. Respektīvi, atkal ņem to kontrastu un sensitivity, pēc tam pieregulē visu, kā tev vajag. Bet, jā, reku mēs aizējam lēnām seklumā, reku visu detalizāciju, viss, protams, screenshotiem to varēs redzēt labāk, bet, visu perfekti redz. Tad arī no apakšā es uzliku pats redzu uz 1050 un 1300. Idejiski skaidri un attiecīgi arī par tām frekvencēm es ieeju sonārā, es uzlieku, teiksim, saidam nevis uzliksim 455. Un tad atkal tieši tas pats, kad nezinu kāpēc, bet katru reizi ir viņš paliek viss tāds miglaināks, bet toties, šitais pa lielam tam lielākam dziļumam. Seklumos mega labāk. Tas vienkārši šodien arī tā ir copēši kaut kādos lielākos metalos. Tā viss ir baigi fucking vienkārši. Tā kā daudzi saka 800, tā tomēr ir viss universālākā frekvences, kas strādās gan dziļumā, gan seklumā. Es tā attiecīgi atkal piedzeru tādu bildi, kā man patīk. Tāds asums visu pieregulē. Kaut kā tā.